mums paliek pēdējā tēma attiecīgi veselība. Un pie veselības pieliksim klāt arī mazliet saistībā ar tavu misiju. Bet par misiju es mazliet vēlāk pateikšu. Veselībai mēs minimāli pieskarsimies klāt, jo tā ir tāda sensitīva tēma, jā, bet no numeroloģijas viedokļa var saprast to, kādas problēmas tev varētu būt, vairāk no psihosomātikas viedokļa. Jo, ja mēs runājam par to, ka viss ir saistīts, tava domāšana ir saistīta tiešā veidā ar tavu veselības stāvokli un otrādāk, jā. Līdz ar to tev veselībā ir cipars galvenais 11, un tā ir dubulta enerģija, dubults spēks, 1 un 1. Ja? Tas nozīmē to, ka tev ir garīgs un fizisks spēks, un arī tevi citi uztver kā tādu ļoti spēcīgu cilvēku, fiziski spēcīgu, tev ir vārda spēks, emocionālais spēks. Ja? Tas ir tas, kas viss ir tevī. Un lai tu šo visu negrautu sevi iekšā un nepiesauktu dažādas slimības, kuras var rasties attiecīgi atbilstoši šim ciparam, tev ir jānodarbojas ar sportu. Tiek darīts. Sports ir tas, kas tavā dzīvē principā ietekmē pilnīgi visas jomas, un tev uz to arī ir jāiet. Vai ne? Vai es esmu pareizi saprotu, ka viņš arī tāds kā regulators? Jā. Vai ne? Viņš regulē tev pilnīgi visu. Viņš tev noregulēs attiecības, viņš tev noregulēs tavu personību, ja, jo attiecībās, tad, kad tu būsi kārtīgi izsportojusies, tu varētu, tad tu savu partneri nesāksi ar savu spēku nospiest. Tu būsi savu spēku izlikusi sporta zālē, kas tev papildus gan uzlabos veselības stāvokli, gan tu attīrīsi savas domas sportojot no tā, kas tev ir galvā, un tava dzīve mainīsies. Ja? Es par slimībām es te vairāk nerunāšu, bet cipars, piemēram... Saki lūdzu par slimībām, piemēram, arī, lai es saviem klientiem varu nodot. Vai tātad mēs šajā numeroloģijas kodā varam redzēt, kas ir tās iespējamās saslimšanas, respektīvi, lai mēs preventīvi varētu šīm lietām pievērst vairāk uzmanības, vai ne? Tieši tā, jo, piemēram, tev ir cipars 18, un tā ir baiļu enerģija. Tas nozīmē to, ka tu, principā, attiecinot uz savu veselības stāvokli, nedrīksti baidīties. Ja? Jo tad, kad tu sāksi baidīties, tu to sāksi sev piesaukt un materializēt. Respektīvi, dabūt to, no kā baidies. Tieši tā. Tāpēc tev ir ļoti svarīgi arī no tāda viedokļa saņemt spēku un nebūt klāt ar cilvēkiem, kuri tajā brīdī slimo kaut kādas ļoti nopietnās slimības. Ja? Tev ir jāatrod spēks sev noiet malā no tā visa. Ja? Pat ja slimo tuvinieki, ja, tas nenozīmē, ka tev nav jāpalīdz, bet tev ir jābūt atstatus no viņiem, jo tu vari pati sākt justies slikti un vēl ar savām domām un baiļu sajūtu šo visu piesaukt. Šo Eviju es tev vienkārši pateikšu, arī varu apstiprināt pilnībā. Ja ir citas kodos, ja pateiks tāpat, tad arī. Mums arī pagājušajā gadā, kad es biju stāvoklī ar jaunāko dēliņu, bija diezgan tāda, paldies Dievam, ne traģiska beigās situācija, bet ļoti, ļoti nopietna situācija tuviniekam, kurš ļoti stipri saslima, un tā bija onkoloģija. Un es tik ļoti jūtu līdzi, esot vēl stāvoklī, protams, ka tās emocijas ir vēl, protams, spilgtākas, un es tik šausmīgi jūtu līdzi, kad man bija murgi, ka es ar to sev lielo punci dodos pie doktora un man nosaka līdzīgas diagnozes. Tās bailes manī tik ļoti, ļoti bija savairojušās. Un atkal te mēs varam tikai minēt saistīts, nesaistīts, baiļu enerģija ir, nav, jā, tas tie vienmēr tie jautājumi, par kuriem mēs nekad nezināsim 100%. Arī tad, kad man arī bija sarežģīta grūtniecība, īsi pēc tam, kad mēs uzzinājām, ka ir šis te, man ieplīsa augļapvelks, un man lēnām tecēja no 27. nedēļas augļodeņa atkal. Tas bija vienlaicīgi diezgan. Bija, nebija, saistīts, nesaistīts, nezinu. Un īsi pēc tam, kad mazulīts, kā viņš piedzima ļoti, ļoti maziņš, 37. nedēļā viņu nācās izsaukt vienkārši dzemdības. Viņš piedzima vesels brīnišķīgs pusīs, bet ļoti, ļoti maziņš, kauli un ādiņa. Un mēs jau, protams, nopriecājāmies, ka viss ir labi, un pēc tam mēs, diemžēl, viņu 2 nedēļās nokļuvām slimnīcā, un paldies Dievam, ka viņu vispār sanāca izglābt.
Jā, un tur es biju spiesta būt ar viņu viena pati. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Viņš bija saslēgts viss vados, aparātos. Un man bija visi tie aparāti jāpieskata. Es biju spiesta tik ļoti būt ar viņu, kā nekad savā dzīvē es nevienu slimu cilvēku tā kā nebiju. Un es varu pateikt, ka tajā laikā man bija sajūta, ka es kaut ko atstrādāju. Un man bija nenormāli grūti. Man bija nenormāli grūti. Es nekad dzīvē nevienam nenovēlu ieraudzīt savu bērnu tādā stāvoklī. Un es domāju, varbūt citiem tas būtu bijis daudzreiz vieglāk. Priekš manīm tā bija elle zemes virsū. Vēl pēc dzemdībām tikko 2 nedēļas pēc tādas grūtniecības. Jā, man likās, ka tajā mirklī sakrita viss. Un tajā mirklī patiesībā, tas bija decembris, tad pagājušos Ziemassvētkus mēs bijām slimnīcā. Man likās, ka es starp debesīm un zemi, un īstenībā tā lielā transformācija, kas notiek tagad manā dzīvē, patiesībā tas bija tas atskaites punkts, kas aizsākās. Jā, un es sapratu arī to, ka man būtu noteikti ļoti grūti vēl pavadīt. Ne, tas, ko tu sāki pavadīt ar cilvēku, kas ir ļoti, ļoti slims. Jā, tā ir. Par to arī tie cipari tev vēsta, ja? Bet arī tas, ko mēs runājam, piemēram, saistībā ar to, ka saviem klientiem, jā, tu vari nodot informāciju, jo, piemēram, tevī vēl ir cipars 7, kurš parāda to, ka tev varētu būt, piemēram, ja mēs runājam par kaut kādām saslimšanām vai slimībām, tās pat nav slimības, bet tev var rasties, piemēram, kaut kādas problēmas ar kauliem, sāpēt kauli, sāpēt mugurkauls, plecu daļa, ja locītavas, tas tev var būt ar kauliem, un tas nāk no 7, un tas parāda to, ka tev sava dzīve ir jāstrukturē. Un līdz ko tev nav šīs struktūras dzīvē, tāda sava veida disciplīnas struktūras un tā tālāk, tev sākas viss šis. Jo man parādās trauksme, kā nav struktūras. Es nesaprotu, tā kā tāda muša pretas tīklusītos, tā uz vienu pusi, tā uz otru. Un man pirmais, kas man noreaģē, tā ir mana aizmugure, viss kaklis, viss sava. Pirmais, un starp citu arī ceļi. Jā, tā kā tik tiešām tā arī ir precīzi. Un vēl pie tam, tas ir arī tas cipars 7, kurš parāda to, ka tam veselīgajam uzturam ir ārkārtīgi liela loma. Jo tad, kad ir veselīgs uzturs, sports, veselīgs dzīvesveids, kopā savienojot ar struktūru dzīvē, tādām sāpēm vairs nevajadzētu būt. Protams, numeroloģija nav medicīna. Ja? Tas ir par psihosomātiku. Tas izgaismo. Ja kaut kas sāp, noteikti aicinājums ir iet pie ārsta un to visu risināt. Bet pievērst uzmanību tam. Tieši tā. Tev ir jāpievērš uzmanību. Un ļoti iespējams, tad, kad tu sāksi strukturēt savu dzīvi, tev šīs slimības vai kaut kas vairāk nebūs. Protams, arī numeroloģijā var redzēt bieži vien gan onkoloģiju, gan visu pārējo. Bet numeroloģija vairāk ir par to, ka es nekad cilvēkam neteikšu tādas lietas, ja? Es varu vedināt uz kaut ko, ja? Pievērst uzmanību. Jā, ka tāpat par avārijām. Ja? Ir citiem, ja piemēram tur ir kaut kādi noteikti cipari, ja es neminēšu kurus, lai cilvēkus vienkārši nebaidītu, ja? Jo tas nevienmēr to nozīmē. Pastāv liels, piemēram, avāriju risks. Un es savā pieredzē arī esmu redzējusi, esmu pētījusi arī cilvēkus, kuri ir nomiruši atbilstoši autokatastrofām, un es visu to esmu arī ieraudzījusi viņu datos. Ja? Ka ir pie noteiktām kategorijām noteikti cipari un noteikti ciparu kombinācijas. Un, ja tu to zini, tu vari būt vēl uzmanīgāks uz ceļa, bet atkal svarīgi tās bailes neieslēgt, vai ne? Tā kā tas ir arī tāds nobriedušiem prātiem. Jā, un tavā gadījumā tas bija par to, ka tev pret ķermeni ir jābūt kā pret templi, bet vēl kas ir, tev ir cipars 10 tavā veselības, kas ir fortūna. Cipars 10 ir fortūna, bet ar kustību, ar vieglumu, ar avantūru, ar ceļošanu, ar braucieniem, ar spontāniem izbraucieniem. Ja? Un tas viss tev palīdz ne tikai
finansēs, personībā, bet arī tavam veselības stāvoklim, gan mentālajiem, gan fiziskajiem. Tad es varu būt viens no tiem cilvēkiem, kas nodzīvos līdz 100 gadiem, mani filmēs un prasīs, kā es dzīvoju 9. gadā. Jā, tieši tā. Tā arī būs, un tā arī jādomā, jo domām ir ļoti liels spēks, un tev vēl pie tam ir jābūt brīvai, kas ir par brīvību, par ceļošanu, tev ir vēl 21 cipars. Un kopā ir gan 10, gan 21. Tas tikai parāda to, cik akūti svarīgi tas ir. Tieši tev. Ja, citam tā nav, bet tieši tev ir ļoti svarīgi ceļot, būt finansiāli neatkarīgai, jo tas ietekmē arī veselības stāvokli. Tev ir jāsako līdzi arī uzturam un kuņģa un zarnu traktam atbilstoši šīm ciparam, un tev ir jābūt brīvai gan finansiāli, gan morāli. Tu nedrīksti būt ierobežota no jebkā savā dzīvē. Un atbilstoši ciparam 5 var būt kaut kādi, tu vari būt ar tādu mazliet ar saspiestu seksuālo enerģiju. Lai seksuālā enerģija būtu vairāk atraisīta, tev arī atbilstoši ciparam 5, tā ir tā pati gan ceļošana, gan vēl visādas rekomendācijas, kuras es tev arī paplašinātajā versijā devu, ja, kas ir jādara, lai attīstītu šo enerģiju, gan caur dejām, gan dzīvesveidu kopumā, zināšanu, nodošanu, bet vēl ir stingrākas rekomendācijas, kuras būtu vēlams ieviest savā dzīvē, lai tu tomēr sajustos varbūt mazliet savādāk. Ja? Tā kā līdz ar to tas bija par tavu veselību.